Un man abi vecāki ir mūziķi. Es rados tajā laikā, kad viņi mācījās Daugavpils pedagoģiskajā institūtā. Viņiem abiem bija 20 gadi, es par nesaprotu, vai viņiem nebija nekā citu, ko tajā laikā darīt. Bet tagad es esmu priecīgs, ka man ir jauni vecāki un forši, un viņi abi mūzikas pedagoģiju tur mācījās. Jā, un tad es pieteicos mammai pēdējā kursā, un tad tā mūzika jau vienkārši, mana vecmāma arī muzikāli mandolīnu spēlēja, un manas mammas tētis, mans vecais tēvs Nelaitis, viņš bija bēru profesionāls vadītājs. Varbūt no tā man ir tas vadīšana. Televīzijā, jā. Viņš bija profesionāls bēru ceremoniju vadītājs. Tas vienkārši tā ir bijis, un viņi man to mīlestību pret mūziku jau no bērna kājas, kā teikt, špricēja iekšā. Un uz muzikas skolu aizsūtīja, ansamblī sāku dziedāt. Auri. Auri, jā, kas bija tēta. Izveidots bērnu ansamblis, un tā tas viss aizgāja. Un tad tās pārējās lietas, viņi man ļāva izvēlēties. Kaut gan man prieks, ka es esmu lauku bērns, un lauku bērni pārsvarā gan tie aktīvie bērni. Visos iespējamos pulciņos skolā iet, un es arī visos, kuros varēju iet, gāju, jo tā es sevi nodarbināju. Mūzika, dramatiskais pulciņš, tas bija vieglatlētikas komandā, ar jāšanas sportu nodarbojos, vēl karatē gāju, un vēl grupā dziedāju. Kāds vēl pārdaudzījos. Saraksts tikpat garš kā šodien. Bet man tas viss nodara, un es nekad nevarēju iedomāties, kurā brīdī kaut kas no tā visa man noderēs vēlākajā dzīvē, un tagad man nodara.